Jā, tātad šis mums ir kārtējais informatīvais seminārs kurināmā un degvielas tirgotājiem, ko nu jau mēs saucam par ETS2 operatoriem saistībā ar šīs sistēmas ieviešanu Latvijā. Tātad mēs pie šī esam sākuši strādāt nu jau vairāk kā 2 gadus atpakaļ. Pa šo laiku jau pirms 2,5 gadiem tātad tika pieņemta direktīva, kas paredz šīs sistēmas ieviešanu Eiropas Savienībā, kā arī mēs attiecīgi ar informatīviem pasākumiem esam informējuši potenciālos ETS2 operatorus, lai saulaicīgi sagatavotos brīdim, kad šī sistēma sāk strādāt. Tātad pagājušā gada rudenī, 18. oktobrī, mums stājās spēkā likums ar piesārņojumu, ar ko arī ir pārņemtas direktīvas normas attiecībā uz ETS2 darbību Latvijā, kā arī šobrīd mums izstrādes stadijā ir ministra kabineta noteikumi, kas noteiks precīzāku kārtību par pienākumiem un iesaistīto pušu darbībām, kas ir kāda pienākumi ne tikai operatoriem, bet arī iesaistītajām institūcijām, kas uzrauga šīs sistēmas darbību. Tātad, tuliņās es došu vārdu kolēģei Leldei Vištartei, kas izstāstīs precīzāk jaunumus uz šo brīdi, bet ņemot vērā, ka mums ir ļoti dažāda situācija ar to, kā potenciālie operatori, cik labi ir informētība, tad mēs vēl joprojām saņemam tādus ēpastus un zvanus, vai tad tas attiecas arī uz mums, vai tad mums kaut kas ir jādara. Tad tā, ka ir pēdējais brīdis aktīvi ķerties klātiem pienākumiem, kas uz jums attiecās. Jums ir saistoša regula, kas nosaka ziņošanas pienākumus, tātad jūs nododat patēriņam kurināmo un degvielu, tātad ar spēkā esošo likumdošanu uz jums jau attiecās šie pienākumi. Un, lai mazliet precīzāk jūs arī informētu par to, kā tad mums kopā veicās, tad pirmie soļi ir monitoringa plāna sagatavošana attiecīgajā reporting sistēmā, tātad šajā platformā. Tātad platformā mums ir reģistrējušies jau 40 ETS2 operatori. 26 no tiem ir uzsākuši vai dažādās stadijās ir arī, kas pabeiguši darbību ar monitoringa plānu izstrādi un iesniegšanu. Vides dienests to izvērtē un apstiprina, vai arī nodod atpakaļ labošanai. Tātad ar šiem te saņemtajiem plāniem jau valsts vides dienests jau strādā un vai nu tos apstiprina, vai tie ir iedoti precizēšanai. Tad 13 operatori ir tādi, kas ir uzsākuši darbību ar ikgadējo emisiju ziņojumu par 24. gadā datiem, un savukārt 4 operatori jau ir tādi, kas ir uzsākuši darbības ar ikgadējo ziņojumu par 25. gada datiem. Un viens no šiem operatoriem jau šo ikgadējo emisiju ziņojumu ir iesniedzis verificētājiem. Tā kā paldies liels tiem uzņēmumiem, kas aktīvi darbojās un saulaicīgi viss šīs darbības veids, lai viss pienākumi tiktu izdarīti laikā un arī mums vides dienestam, teiksim tā, viss darbiņš nesaskrien kādā vienā nedēļā. Un tad sīkāk par visiem jaunumiem aktualitātēm izstāstīs kolēģe Lelde. Jā, tad labdien visiem. Šeit tad šī sanāksme vairāk domāt, lai jūs aktualizētu par aktuālo, kas ir ETS2. Sākumā būs mazliet, kas ir aktuāls vispārīgi Eiropas Savienības līmenī par ETS2, tad tālāk būs par pašu noteikumu projektu virzību. Tad arī īsumā par rīcības plānu un par tiem punktiem vai pienākumiem, kas būtu jāievēro, un tad arī turpmākie soļi, kas ir plānoti, un tad
ja būs kaut kādi jautājumi, tad noteikti arī atbildēsim. Tad, ja sākumā par aktualitātēm Eiropas Savienības līmenī, pašlaik Eiropas komisija izstrādā vienotu ziņošanas regulējumu, kas noteiks, kā ETS2 operatoram kopā ar savu ikgadējo emisiju ziņojumu būs jāiesniedz informācija par izmaksu vidējo daļu, kurš ir saistīts ar emisiju kvotu nodošanas un kuri pārnes uz patērētāju. Eiropas komisija ir pašā šī regulējuma izstrādes sākuma stadijā. Attiecīgi viņi rīkoja 5. februārī tādu, var teikt, webināru, kurā izstāstīja pašu šo te konceptu un lielos vilcienos. Un arī attiecīgi degvielas un kurināmo operatori ir aicināti izteikt savu viedokli par šo te konceptuālo projektu. Arī tagad šodien no rīta tika publicēta šis konceptuālais projekts. Ar to var iepazīties ar Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapas ETS2 sadaļā. Un, ja jums jau tagad ir kaut kādi priekšlikumi iebildumi saistībā ar šo regulējumu konceptuālo projektu, tad lūgums to sūtīt uz norādīto e-pasta adresi. Bet, jā, protams, atgādinu, ka šis ir pašā sākuma izstrādes stadijā un noteikti jūs vēl varēsiet izteikt savus priekšlikumus, un to noteikti arī ņems vērā Eiropas komisija, lai pēc iespējas labāk sagatavot šo regulējumu, lai nepalielinātu šo jūsu administratīvo slogu un ņemtu arī vērā jūsu viedokli. Tad mazliet vairāk par ministra kabineta noteikumu projektu virzību. Tad no likuma par piesārņojumu izriet jaunā ministra kabineta noteikumu izstrāde, kas ir dalības kārtība Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā, ēku, autotransporta un papildu sektoros. Noteikuma projekts nosaka monitoringa ziņošanas nosacījumus detālāk, kā izstrādāt monitoringa plānu, bet šie nosacījumi jau arī ir noteikti mums jau tieši saistošā regulā, kas ir monitoringa ziņošanas regula. Tad ir detālāka kārtība par to, kā tiek izdota sēga atļauja, grozīta tā un arī tās atcelšanas kārtība. Arī par monitoringa plānu grozījumu veikšanu un kompetento iestāžu pienākumu. Tagad ir beigusies otrā starpministriju saskaņošana šiem ministra kabineta noteikumiem. Šīs nedēļas laikā tiks apstrādāti ministriju iesniegtie iebildumi priekšlikumi, un mēs virzamies uz to, lai noteikums pēc iespējas ātrāk pieņemtu. Tas būs šī gada marts. Tieši datumu mēs nevaram pateikt, kurā tas tiks pieņemts, bet mēs virzamies, lai pēc iespējas ātrāk. Tad vairāk par to, kas ir izmainījies no noteikumu projektā, kādu jūs bijāt to redzējuši pirms, var teikt, 2 mēnešiem, un kas ir izmainījies saistībā ar iebildumiem un priekšlikumiem ministriju, ir tas, ka viens no galvenajiem, ko vajadzētu uzsvērt, ir, kad monitoringa plānām sēga atļaujas iesniegšanas termiņš un sēga atļaujas izdošanas termiņš nav noteikts ministra kabineta noteikumos. Attiecīgi savādāk, ja mēs šos termiņus vēl noteikti ministra kabineta noteikumos, tas iet jau pretrunā ar likumu par piesārņojumu. Likumā par piesārņojumu ir pateikts tas, ka šo sēga atļauju iegūs pirms degvielas un kurināmā operators nodot patērijiem degvielu vai kurināmo. Attiecīgi pirms sēga atļaujas izsniegšanas ir jāizstrādā monitoringa plāns, kas jau ir pats pirmais dokuments, kas jāiesniedz degvielas un kurināmā operatoram. Kā arī tad saistībā ar šo te visu mēs nevaram noteikt vēl ministra kabineta noteikumu līmenī šo te sēga atļaujas iesniegšanas termiņu. Un, lai būtu šī vienotā izpratne par to, kādos termiņos, kā mēs virzamies, tad ir izstrādāts šis ETS2 rīcības plāns, kurā ir pateikts, tad mēs, kad degvielas un kurināmā operators iesniedz monitoringa plānu līdz šī gada 31. martam,
Attiecīgi likumā par piesārņojumu ir noteikts ikgadējā emisiju ziņojuma šis iesniegšanas termiņš, kas ir 15. aprīlis. Un attiecīgi vēl tiek precizēta kārtība, kādā ETS2 operators veids šo grozījumus monitoringa plānā, kā arī saga atļaujas grozījumu veikšanai. Un noteikuma projekta līmenī ir noteikts šis termiņš vēsturiskajiem datiem, jeb emisiju ziņojumam par 2024. gadu. Iesniegšana ir noteikta 30. maijs. Tad atkārtojumam šie dati nav jāverificē, bet tad attiecīgi 30. maijs. Par monitoringu plānu pārbaudi. Kā jau Aiga minēja, tad valsts vides dienas ļoti aktīvi ir uzsākuši monitoringu plānu pārbaudi, aktīvi sazinās ar operatoriem un atgriež šos monitoringu plānus labošanai. Un prioritāri tiek izskatīti tie monitoringu plāni tiem ETS2 operatoriem, kuri jau ir uzsākuši darbu pie ikgadēja emisiju ziņojuma par 2025. gadu, vai tie, kuri jau to ir iesnieguši verificētājiem, vai arī tie, kuri jau ir iesnieguši iesniegumu saga atļaujas saņemšanai. Tad pēc šīs secīgi mēs ņemsim arī un prioritāri pārbaudīsim monitoringu plānus, jo bez monitoringu plāna apstiprināta nevar veikt šo ikgadējā emisiju ziņojumu verifikāciju vai arī iegūt saga atļauju. Tad vairāk par pašu rīcības plānu. Šeit ir vēl mums bijusi uzskaitīt svarīgākos punktus, kas jums būtu jāņem vērā. Tad, kā jau minējām, ka monitoringa plāns ir šis pirmais dokuments, ko iesniedz degvielas un kurināmā operators. Bez apstiprināta monitoringa plāna nevar iegūt saga atļauju arī iesniegt šo ikgadējo emisiju ziņojumu par 2025. gada datiem tad verificēšanai. Gan monitoringa plāns, gan ikgadēja emisiju ziņojumi ir jāiesniedz ziņošanas sistēmā, kas ir EU ETS reporting, un ETS2 operators, protams, var uzsākt sagatavot šo ikgadējo emisiju ziņojumu, negaidot monitoringa plāna apstiprināšanu no valsts vides dienas puses. Vienkārši tas, ka ieņem vērā, kad visticamāk, tad jūs iesniegsiet monitoringu plānu, valsts vides dienas jums to izskatīs un atgriezīs labošanai. Un arī svarīgs punkts ir, ka monitoringa plāns, ikgadēja emisiju ziņojumu, kā arī visa cita informācija, ko jūs iesniedzat, ir jāiesniedz latviešu valodā. Tad, ja ETS2 operators ir sagatavojis un iesniedzis monitoringu plānu, tad tas var sagatavot iesniegumu saga atļaujas saņemšanai. Šī saga atļaujas saņemšanas iesniegums veidlapa ir jau publicēta Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapas ETS2 sadaļā. To var izmantot, tad, lai sagatavotu šo pieteikumu. Bet aicinājums būtu tāds, ka tiem operatoriem, kuriem vēl nav apstiprināts monitoringa plāns, protams, jūs varat sagatavot šo saga atļaujas iesniegumu. Vienkārši jāsaprot tas, ka attiecīgi, ja būs kaut kādas izmaiņas, jums atgriezīs monitoringa plānu, tad jums arī būs jāveic izmaiņas saga atļaujas iesniegumā. Tad to vēl nevajadzētu iesniegt valsts vides dienestam. Papildus arī saga atļaujas iesniegumam vajadzēs iesniegt netehnisks kopsavilkums. Tas ir brīvā formā par monitoringu plānu, rakstiskajām procedūrām un arī par pašu saga atļaujas iesniegumu. Sanāk, kad ir tad saga atļaujas pats iesniegums, vēl plus ir dokuments brīvā formā, kuru jūs aprakstat šo netehnisko kopsavilkumu. Un tad, ja jums ir apstiprināts monitoringa plāns, jūs esat aizpildījuši šo saga atļaujas iesniegumu un jums ir sagatavots netehnisks kopsavilkums, tad jūs šo visu informāciju varat iesūtīt valsts vides dienestam uz norādītajām e-pasta adresēm. Tā, vēl ko svarīgi ir uzsvērt. Tad, ja likumā par piesārņojumu mums ir noteikti šis ikgadēja emisiju ziņojuma par 2025. gada datiem iesniegšanas termiņš, kas ir 15. aprīlis. Mēs attiecīgi saprotam, ka tagad tikko mums
Latvijā ir verificējies pirmais verificētājs uz ETS2. Attiecīgi mēs saprotam, ka no operatora puses arī nav iespējams visu paspēt izdarīt. Kaut vai, ja jūs esat iesnieguši monitoringu plānu, jūs esat sagatavojuši ikgadējo emisiju ziņojumu, un jums, pieņemsim, nav pieejams verificētājs, kas varētu veikt šī ziņojuma verifikāciju. Tad, attiecīgi, rīcības plānā ir noteikts tas, ka obligāti izpildāmie pienākumi, ja nav apstiprināts monitoringa plāns vai ja nav pieejami verificētāji, ir monitoringa plāna iesniegšana ETS ziņošanas sistēmā, kas ir EU ETS reporting, un ikgadējā emisiju ziņojuma par 2025. gada sagatavošanu projekta versijā arī šajā pašā sistēmā EU ETS reportingā. Tad attiecīgi mēs vienkārši vienosimies šodien vēlāku laiku ikgadējo emisiju ziņojumu iesniegšanai, ja attiecīgi tiek izpildīti šie obligāti izpildāmie pienākumi un jau vēl nav pieejami šie verificētāji. Tad arī atgādinājumi vienkārši, ka noteikuma projektā ir noteikti šis termiņš vēsturisko datu iesniegšanai, kas jeb ikgadējo emisiju ziņojumu par 2024. gada datiem. Tas jāiesniedz būs līdz 30. maijam. Atgādinājumi vēl vienreiz arī, ka vēsturiskie dati par 2024. gadu nav jāverificē, un papildus vēl atgādinājums par to, ka ir pieejams bezmaksas konsultāciju pakalpojums līdz šī gada 5. maijam. Tad jūs varat rakstīt konsultātiem ar visiem jums saistošiem jautājumiem par monitoringu plānu, izstrādi, kā ko norādīt arī par ikgadējo emisiju ziņojumu izstrādi. Tad, Tātad mazs tāds kopsavilkums, ka šie te semināri, ko mēs organizējam, tādi informatīvie semināri no mūsu puses, tātad pēdējais bija decembrī, tagad mēs esam februāra beigās, kā arī šis konsultatīvais atbalsts jums, lai jūs varētu aizpildīt prasītos plānus un ziņojumus. Tas viss ir tāds papildus atbalsts, lai veiksmīgāk šo sistēmu ieviestu. Pamatā pienākumi ir noteikti likumā par piesārņojumu, kas pasaka, kas ir ETS2 operators. Savukārt ziņošanas pienākumi ir noteikti attiecīgajā regulā. Tātad tie ir pamatdokumenti un šie semināri ir papildus informatīvs atbalsts. Un tagad varam doties tālāk, ja? Jā. Tad mēs vēlamies jums uzdot dažus jautājumus. Es jūs aicināšu, tad jūs varat vai noskanēt QR kodu ar savu telefonu, vai arī atverot vaļā vēl vienu cilni, ierakstīt slido.com un ievadīt attiecīgo šo kodu, ko jūs redzat uz ekrāna. Vai arī, ja es palūkšu savus kolēģus ievest linku, jā, paldies kolēģiem, tad attiecīgi arī uzspiežot uz to linku, jūs varēsiet aiziet pie jautājumiem. Es mazliet uzgaidīšu, lai jūs vienkārši atvērtu un pieslēgtos, un tad mēs sāksim ar jautājumiem. Tā. Es ceru, ka jā, tad es redzu viens, jā. Labi, tad pirmais jautājums, vai esat izmantojis konsultantu pakalpojumu? Tad jā, nē, nezināju, ka tāds ir pieejams, vai arī nē, bet plānoju to izmantot. Tagad redzam, kādi ir aizpildījuši šo 24 cilvēki. No, tagad 25. Es domāju, mēs varam mazliet pagaidīt.
Jā, es domāju, ka saņemtās atbildes mums sniedz ieskatu, varbūt par to, cik jūs esat gan informēti, gan aktīvi. Tātad mēs esam jau decembra sanāksmē jūs informējuši, ka šāds pasākums, šāds konsultatīvais pakalpojums ir pieejams no 5. janvāra. Tātad jau ir pagājuši 2 mēneši, un mums vēl ir palikuši tikai 2 mēneši. Tā kā šī ir tā iespēja, kas jums ir, lai veiksmīgāk izpildītu savas saistības. Un mēs redzam, ka puse no tiem, kas ir šobrīd reģistrējušies, vai, teiksim tā, ceturdaļa nezināja, ka tāds ir pieejams. Ja, mēs to esam arī ar vēstuli informējuši jums. Un redzam, ka tie, kas ir izmantojuši, ir šobrīd 13%, tā kā aicinām pārējos būt aktīvākiem un izmantot to atlikušajā laikā šo pakalpojumu, lai jūs veiksmīgāk varētu tikt galā ar dokumentu sagatavošanu. Jā, tad mēs pāriesim uz nākošo jautājumu. Tad, ko iesniedz pirmo? Saga atļaujas iesniegumu, ikgadēju emisiju ziņojumu vai monitoringu plānu? Cik mums ir atbildējuši? Tagad mums ir pagaidām atbildējuši 31 cilvēks. Tātad, es priecājos, ka tik daudz ir atbildējuši pareizi. Pirmā, ko mēs iesniedzam, tas ir monitoringa plāns. Monitoringa plāns, tas ir visa pamatā, bez tā nevar ne iegūt sēgu atļauju, ne verificēt ikgadējo emisiju ziņojumu. Tas ir, var teikt, galvenais dokuments. Tad tālāk mēs pārējām uz pēdējo jautājumu. Tad, ja nav apstiprināts monitoringa plāns no valsts vides dienas puses vai nav pieejami verificētāji ETS2 operatoram obligāti, pirmā atbilde nav nekas jādara, jābūt iesniegtam monitoringa plānam, ikgadējam emisiju ziņojumu par 2025. gadu jābūt sagatavojuma projektu versijā EU ITS reporting, vai jābūt iesniegtam monitoringa plānam un verificētam ikgadējam emisiju ziņojumu par 2025. gadu, un tas viss ir jānosūta valsts vides dienestam e-pastā. Cik mums ir atbildējuši? Tagad mums pagaidām ir atbildējuši 30 cilvēki. 31. Tā, kā redzam, tad lielākā daļa atbildējuši pareizi. Tad, kā jau minēju, tad, ja nav apstiprināts monitoringa plāns, ja nav pieejami verificētāji, tad ir jābūt iesniegtam monitoringa plānam EU ITS reporting ziņošanas sistēmā, kā arī ikgadējo emisiju ziņojumam jābūt par 2025. gadu, jābūt sagatavotam projektu versijā, un arī tam ir jābūt jāatrodas EU ITS reporting ziņošanas sistēmā. Tātad, kas ir svarīgi, ka pirmkārt visi ziņojumi tiek iesniegti reporting sistēmā, tātad nav nekas e-pastos jāsūta. Otrakārt, visa pamatā ir monitoringa plāns, tātad tas ir jūsu datu sistēma, kā jūs vācat datus un aprēķinat attiecīgos degvielas un kurināmā apjomus. Un tā secība ir tāda, tad ir monitoringa plāns, un tad ir ikgadējais emisiju ziņojums.
Redzam, jā, ka vēl 100% skaidrības par šo nav, bet mēs aicinām, janvārī mēs izsūtījām operatoriem šo rīcības plānu kā tādu mazu, kompaktu rokas grāmatu šim brīdim, pēc kā vadīties. Tātad aicinām to ņemt kā tādu savu palīgu, lai veiktu pirmos soļus tie, kas to vēl nav darījuši. Es domāju, tie, kas jau ir uzsākuši darbu, tie ir sapratuši, kas ir monitoringa plāns un kas ir nākamie soļi. Nu, tad varam doties tālāk. Tad tālāk ir turpmākie soļi. Tas ir vairāk kā kopsavilkums par gaidāmo, tad attiecīgi, kad ministru kabineta noteikumu plānots pieņemt šī gada marta sākumā, mēs cenšamies un virzamies uz to. Mums nav tieši zināms, kurā datumā, kad, bet tad noteikti mēs arī paziņosim jums par to, tad, kad viņi ir stājušies spēkā. Tad vēl vienreiz par to, kad ir pieejams bezmaksas konsultantu pakalpojums līdz šī gada 5. maijam. To arī aktīvi aicinām izmantot un arī šeit norādīt vēl vienreiz e-pasta adresi, ar ko varat sazināties ar konsultantiem. Un arī vispārīgi šāda veida sanāksmes plānojam rīkot biežāk, jo ir, protams, pieņems likums par piesājumu, arī stāsies spēkā noteikuma projekts, vēl arī aktīvi viss šīs saistītās lietas ar ETS2 arī notiek Eiropas Savienības līmenī. Un attiecīgi šādas sanāksmes mēs plānojam, ka varētu vienu reizi 2 mēnešos būt, lai informētu jūs par aktuālāko ETS2. Vēl kas ir svarīgi pieminēt, ir tas, ka dalībvalstis veido šo kopējo sarakstu ar verificētājiem, kur veic ETS2 verifikāciju. Un šo informāciju arī darīsim zināmu jums, ETS2 operatoriem. Un vēl vienreiz vienkārši atkārtošanai, jau iepriekšējā reizē seminārā jau informējām par to, kad plānojam arī semināru šī gada māja sākumā vidū tieši par to, kā var pieteikt ETS2 operatoru turējumu kontu emisijas vienību reģistrā. Šo semināru rīkosim sadarbībā ar Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. LVGMC mums ir valsts administratori, jeb nacionālais administrators, kurš tad uztur šo kontu, nevis konts, bet šo emisijas vienību reģistrā pārbauda, vai viss notiek pareizi un pieskatot, tad attiecīgi šis seminārs ir vēl sagaidāms. Bet tas no mūsu puses ir pagaidām viss, un tad aicinām izteikt arī jautājumus, un tad noteikti atbildēsim. Jā, paldies Leldai par detalizētu izstāstu par aktuālo. Varbūt tādas vēl pāris piebildes, ka mums šī sistēma ir svarīga, lai mēs šos iesniegtos datus apkopotā veidā varētu iesniegt Eiropas komisijai. Tās ir savukārt tie ir mūsu pienākumi. Atkarībā no tā, cik precīzus datus valsts iesniedz, tad precīzāk tiek prognozēts šis vienību, tā teikt, tirgus. Ja, tā tad ir iespēja iegādāties kvotas saulaicīgi. Daudz, tātad, ja tas gads, kad būs jānodod kvotas, tas ir 2029. Savukārt šis kvotu tirgus ir plānots, ka viņš atvērsies 27. gadā. Tātad tas šāds lēmums tika pieņemts Eiropas komisijā, lai saulaicīgi varētu reaģēt uz iespējamām izmaiņām. Tas nozīmē, tad tiktu vērtēts, kā šis tirgus strādā, cik liela interese ir no operatoriem jau saulaicīgi iegādāties šīs kvotas. Ko tas nozīmē jums? Tas nozīmē arī iespēju jau saulaicīgi piedalīties šajā tirgu un iegādāties kvotas, kas jums būs jānodod 29. gadā par 28. gadā pārdoto kurināmā un degvielas apjomu.
attiecīgi pa tiem patēriņu veidiem, kādi ir noteikti likumā par piesārņojumu. Tad veiksmi jums pildīt monitoringa plānus un pārējos dokumentus, lai šī sistēma mums veiksmīgi ieviestos. Jā. Tā kā paldies un visu labu! Paldies visiem!